Veselības ministre Ilze Viņķele. Cienījamā patiesības ministra Inga Spriņģe. Mēs aicinām jūs uz debatēm. Godīgām debatēm 2 pret 2, tiešraidē, bez montāžas. Covid, maskas, brīvības ierobežojumi, cenzūra. Sabiedrība gaida no jums atbildes. Jākontrolē ar čipu zem ādas un jāsoda bargi. Cilvēki joprojām dzīvot pārliecībā, ka zeme ir plakana, jo to arī ar aci redzēt nevar. Viņķeles kundze, īstas atbildes. Plakanās zemes arguments. Debatēs jūs neglābs. Atklātās debatēs sabiedrība skaidri varēs redzēt, kurš saka patiesību un kurš melo. Bez spilgtiem virsrakstiem, meli, dezinformācija. Debatēs būs vajadzīgi arī argumenti. Cienījamās ministras kundzes. Līdz šim no atklātām debatēm izvairījās gan patiesības ministrija Rebaltika, gan arī faktu čekeri Delfi. Andri, nu nevar būt tā, ka viņi cenšas no sabiedrības kaut ko slēpt un vēl baidās aizstāvēt savu pozīciju debatēs. Jāni, arī man negribētos tam ticēt. Tāpēc iedrošināsim mūsu veselības un patiesības ministrs piekrist šīm atklātajām un godīgām debatēm. Un, mīļie cilvēki, ja jūs dalāties ar šo video, tas nozīmē, ka arī jūs vēlaties redzēt šīs atklātās debatas tiešajā ēterā. Dāmas, atbildes sniegšanai jums tiek dots laiks līdz 23. oktobrim, 17. Ja neatbildēsiet neko, tas nozīmē, ka jūs atskaties no debatēm.